Labdien! Kas nerunā neviens ar mani? Labdien! Jā, prieks jūs redzēt tik kuplā pulkā cilvēkus, kam interesē ūdens, kas vēlās mazliet parunāt par ūdeni, kas varbūt vēlās aizdomāties par ūdeni, kas arī šīs mūsu diskusiju dienas mērķis, varbūt izskriet no ikdienas riteņa, no ikdienas raizēm un problēmām, kas ir saistīts ar dažādākajām lietām, degvielas cenām, pārtikas pieejamību, treniņiem, kaut kādām vēl vingrinājumiem. Tad vismaz vienu no 365 dienām gadā padomāt par ūdeni un ne tikai klātsošie, bet arī tiešraidē, kas mūs vēro. Liels prieks arī, kad cilvēki ir tik ļoti ieinteresēti šodien paklausīties kaut ko par U-vitamīnu. Un es jau gadus droši vien nezinu cik, bet cenšos dažādos veidos cilvēkiem radīt šo iespēju uzzināt dažādu informāciju, faktus, stāstus par un ap ūdeni, par dzeramu ūdeni, un šodien mēs paplašināsim ne tikai par dzeramo, bet arī jau par notekūdeņiem nedaudz sāksim runāt, jo arī tā ir neatraujama ūdens aprites cikla daļa pilsētā un dabā. Un es ceru, ka man plītās sāks arī darboties stāsts. Jā, un mazliet atkāpjoties vēsturē par pašu vitamīnu, lai mēs visi būtu uz vienas lapas, tad jau 7 gadus atpakaļ sanāk, kad izveidojās šī iniciatīva, kas ir tieši tā, nekas vairāk kā tikai ļaužu grupa, kuri vēlās stāstīt par to, ka ūdens ir gana laba lieta, ka Latvijā ļoti fantastiski ūdens resursi un ka mēs esam ļoti laimīgi cilvēki šeit Latvijā. Un tajā laikā pavisam neviļus apvienojās 3 pilnīgi dažādas institūcijas vai 3 dažādu institūciju pārstāvi, kas ir Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta pētnieki, kas bija savos pētījumos neskaitāms reizes pārliecinājušies par to, ka Latvijas ūdens kvalitāte ir izcila, ka mūsu ūdens krānos ir drošs, ka mums nav jābīstās lietot krānu ūdeni ikdienā, ka mums tas nav jāvār 1 reizi, nav jāvār 2, 3 vai 4 reizes, ka viņš jau pēc krāna atgriešanas ir pietiekami drošs lietošanā un par to nebūtu jāsatraucās. No otrās puses bija Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācija, kura pārstāv te visus Latvijas ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina šo drošo un kvalitīvo dzeramu ūdeni visā Latvijā. Un viņu galvenais uzdevums bija, vai vēlme bija skaidrot sabiedrībai, 90. gadu sākumā, atceramies, ūdens garšoja pēc dzels, ūdens garšoja pēc peldbaseina, bet zinu, ko mēs darījām? Mēs 20 gadus esam investējuši lielu naudu, vairāk nekā miljardu eiro. Tās 9 nulles, ko kolēģi jau iepriekš pieminēja, 9 nulles jau ir investētas ūdens saimniecības infrastruktūrā, lai šo chloru varētu nedaudzēt pēc dzeramā ūdens, lai dzels garša parādītos pēc iespējas retāk dzeramajā ūdenī. Un tādēļ arī šie ūdens saimniecības uzņēmumi vēlējās plašāk skaidrot šo viņu lielo darbu rezultātu un sniegt sabiedrībai iespēju izprast to, kad krānā ir pieejams drošs, kvalitīvs dzeramais ūdens un par to nevajag satraukties. Un trešā mūsu kolēģi puse sāka domāt par to, ka vai tas ir normāli, kad es aizēju uz kafejnīcu un man iedod ūdeni par 5 eiro glāzītē vai krūkā. Pēdējā laika mans personīgais rekords ir krāna ūdens krūkā 8 eiro. Mūsuprāt un mūsu kolēģi prāt tas nebija pārāk godprātīgs biznesa modelis, līdz ar to arī šī ir viena no būtiskām sastāvdaļām veicināt šī krāna ūdens pieejamību Latvijā, it sevišķi ēdināšanas biznesa pusē, kur tad šo krāna ūdeni iepildot krūkā, vai nu to pasniegt par velti vai par godīgu, saprātīgu samaksu, kas atbilst tiem reālajiem izdevumiem, nevis ar vairāk 10-kārtīgu visticamākais uzcenojumu. Un mums visus noteikti apvieno tas, ka mēs apzināmies to, ka ūdens ir mūsu Latvijas cilvēku lielākā bagātība, jo, kā mēs tikko arī dzirdējām, bez ūdens mēs nekādi nevaram. Un, diemžēl, dabu mēs piemānīt nevarēsim, jo mēs izdzīvot 3 dienas ilgāk bez ūdens nevaram. Mūsu ķermenis ir tāds, kāds viņš ir uzbūvēts, un ūdens ir otrā svarīgākā lieta pēc gaisa, vai ne? Bez gaisa mēs dzīvojam 3 minūtes, bez ūdens 3 dienas, un bez pārtikas it kā 3 nedēļas. Bet es ceru, ka neviens neuzdrošināsies mēģināt šo eksperimentu par 3-3-3 izdzīvošanas likumu. Un
Ko mēs vēlamies panākt un ko šī U-vitamīna iniciatīva dara jau vairāku gadu garumā? Mēs vēlamies informēt sabiedrību, kliedēt mītus, sniegt faktus par un ap dzeramu ūdeni. Un es ceru, ka liela daļa no klātesošiem jau ir kaut ko dzirdējuši par mūsu aktivitātēm. Un tie, kas nav dzirdējuši, tiem ir daudz un dažādas iespējas arī sadzirdēt, vai nu mūsu personīgi uzrunājot dažādos veidos, vai uzaicinot mūs piedalīties pasākumos, iestādēs, skolās, kur mēs jau konkrēti atbildam uz jautājumiem, skaidrojam situāciju konkrētajā vietā un kliedējam konkrētus mītus, kas cilvēkiem varbūt ir iesēdušies viņu prātos. Krānūdens pieejamība arī noteikti, kā jau minēju par restorāniem un kafejnīcām, ir viena no mūsu tādām frontēm, kurām mēs strādājam, bet ne tikai. Un arī, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte ir šobrīd ieviesusi, manuprāt, ļoti ilgtspējīgu, ļoti gudru risinājumu, ka visiem darbiniekiem, visiem studentiem ir brīvi pieejams ūdens, brīvi pieejams krāna ūdens, kur to var droši uzpildīt, nevis slapstoties pa toaletēm vai meklējot kaut kur pavāru, kurš tev varētu virtuvē vai bufetē ieliet šo ūdeni, bet ir skaistas vietiņas, kur tad droši padzerties, uzpildīt pudeli vai glāzīt un remdēt slāpes un tādā veidā arī nodrošināt šo ūdens uzņemšanu, kas mums ikdienā ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs. Un arī ne tikai publiskās iestādēs, bet arī pilsētvidē un citviet mēs cenšamies motivēt šo ūdens pieejamību un darīt arvien plašāku. Un, protams, godīgs un godprātīgs bizness, ko es minēju par šiem 8 eiro par vienu krūku, kas mūsuprāt nešķiet adekvāti un pareizi sevišķi Latvijas apstākļos, par ko mēs pēc brīža vēl runāsim detaļās. Un ko mēs darām šajā kontekstā? Mēs viesojamies izglītības iestādēs un skolās. Šobrīd mums statistika nav pavisam precīzi un konkrēti apkopot par šiem gadiem, bet skaitlis ar jauniešiem, kurus mēs esam saindējuši vai atvesaļojuši ar U-vitamīnu, tuvojās 10 000. Tā kā noteikti gan jau iespaidīgs šis cipars paliek, ar kuru mēs esam strādājuši, ar kuriem mēs esam runājuši, skaidrojuši šo ūdens fenomenu vai ūdens bagātību Latvijā. Tāpat mēs strādājam ar pašvaldībām, ar dažādām institūcijām, kurām tad mēs sniedzam šo informāciju un cenšamies arī caur normatīvo regulējumu iestrādāt dažādus punktus, lai darītu šos visus mūsu mērķus sasniedzamākus un iespējamākus Latvijā. Un šobrīd viena no tādām jaunām prizmām, kuru mēs cenšamies arī mūsu aktivitātēs ieslēgt ar uzņēmēji, veicināt arī šo godprātīgo biznesu, bet ne tikai, jo krāna ūdens lietošana vai gudra, racionāla ūdens lietošana ir viena no korporatīvās pārvaldības vai lielo uzņēmumu ilgtspējas dimensijām. Tādā veidā nodrošinot darbiniekiem nevis fasētu ūdens pieejamību viņu rūpnīcās vai ofisos, bet tieši veicinot šo krānūdens pieejamību, arī tas ir kā labs, zaļš ķeksīts viņu lielajā ilgtspējas uzdevuma tabulā, un arī caur to mēs cenšamies motivēt ne tikai katru ikdienā no mums lietot šo ūdeni un būt atbildīgiem, bet arī jau lielos uzņēmumus caur viņu ikdienas mērķiem un uzdevumiem. Jā, viesojamies skolās, un jā, ko mēs šogad darīsim? U-vitamīns ir tāds vilnis, kas gāžās periodiski mums pāri, tad šogad tas gāžās atkal pāri skolām un izglītības iestādēm un bērnu dārziem, kas ir pavisam jauns piedzīvojums mūsu kolēģi, kas ir vēstneši, kas viesojās bērnu dārzos. Tā ir pavisam jauna pieredze, ļoti interesantas nodarbības, ļoti atklāti bērni, ļoti interesanti dzirdēt atbildes, piemēram, par ko viņi pastāsta, ko māma met podā, ko tētis met podā. Nu, ļoti ļauni un interesanti secinājumi, par ko mums atkal stāstīt un skaidrot varbūt citiem. Protams, anonīmi, nesakot, kurš mamma un kurš tētis to darīja, bet katrā ziņā novērojot šos paradumus arī caur mazo bērnu šīm atziņām par to vai novērojumiem, ko viņi redz savos mājokļos. Strādāsim ar uzņēmumiem un iestādēm, būs semināri gan par ilgtspēju uzņēmumos, gan semināri ar iestādēs par iespējamu šo ūdens pieejamības veicināšanu. Un tāda būtiska sadaļa arī, ko mēs mūsu mājaslapas ietvaros mēģināsim un jau šobrīd sākam darīt, ir zināšanu banka, jo viesojoties šais visās mūsu nodarbībās ir tipiskie jautājumi, tipiskās atbildes, nu tad sniegsim iespēju katram, gan no jums, gan arī jūsu draugiem, rast atbildi uz to, kāpēc ūdens ir kaļķains, piemēram, vai kāpēc ūdens ir brūns, vai kāpēc ūdeni nevajag divreiz vārīt. Nu tad uz tādiem tipiskajiem jautājumiem mums zināšanu bankā būs atbildes.
Un, manuprāt, ļoti forša lieta, ko mēs arī šogad plānojam īstenot, ja kāds pagājušo gadu ir dzirdējis, un es ceru, ka kāds no klātsošiem ir viens no teju 400,000 skatītājiem mūsu Ričija Rūd dziesmai par U-vitamīnu. 400,000. Es nepārbaudīju, bet tuvojamies šim skaitlim. Tad šogad mums būs jauna dziesma, ka podiņš nav atkritumu tvertne. Gaidam rudeni, Ričijs Rūd būs lācīts ar citiem lācīšiem. Un noteikti arī mums ir popularizējuši kampaņu un dažādi materiāli, ko jūs arī reģistrācijas laikā redzējāt. Dažādas uzlīmes, materiāli, bukletu, brošūras, kuras mēs šobrīd jau izstrādājam un tuvākajā laikā arī plašāk un plašāk centīsimies izplatīt, lai radītu pēc iespējas vairāk atbilžu uz tipiskajiem jautājumiem un bažām par ūdeni. Kas mums kā latviešiem ļoti patīk? Gausties, vai ne? Mums nav šis, mums nav tas, mums ir nodokļi lieli, mums ir vēl kaut kas baigi štruntīgi. Bet mēs tomēr esam vieni no laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē, jo mēs varam nedomāt par ūdeni tajā brīdī, kad mēs viņu iepildām glāzē, iepildām krūzē, mēs varam droši padzerties un darīt savas lietas tālāk. Pretēji tam, kā dara katrs otrais, gandrīz otrais, labi, teiksim, trešais pasaules iedzīvotājs. Katrs trešais pasaules iedzīvotājs, ja vairāk nekā 2 miljārdi iedzīvotāju, iepildot ūdeni glāzītē, vai pat nepat glāzītē mutē, jo glāzītes viņam nav, domā, hei, man sāpēs vēders, man sāpēs galva, es būšu rītā, nebūšu. Kad jūs tā domājāt? Nekād! Ja? Es ceru, ka nekad. Kāds tā ir domājis? Viena roka pakustējās, bet viņa kasīja galvu par laimi. Jā, līdz ar to tā ir tāda liela privilēģija, kas mums šeit Latvijā ir, un mēs varam būt laimīgi par to, ka ūdens, šī otrā svarīgākā lieta, mums ir tik pašsaprotama, tik vienkārši pieejama, un mēs varam rūpēties par citām lietām, domāt citas lietas, citas aktivitātes, skriet savā ikdienas ritenī, sasniegt savus mērķus, bet nesatraukties par to, vai mēs padzersimies, vai mēs nepadzersimies droši un sagaidīsim rītdienu. Ceru, ka mēs visi kopā to apzināmies, un tas ir mūsu mērķis ar vitamīnā veicināt šo kopējo sabiedrības apziņu, cik mēs esam sasodīta laimīga nācija. Un kas ar to ūdeni pasaulē notiek? Mēs redzam, ka kopējais ūdens patēriņš noteikti pieaug dažādām vajadzībām, lauksaimniecība, rūpnieces, industrija, dažādi produkti. Katrā produktā, ko mēs ražojam, ir vajadzīgs ūdens. Piemēram, mans mīļākais piemērs ir šokolāde. Lai mēs saražotu šokolādi, mums vajag kakao. Tātad mums jāizaudzē ar kakao, tur vēl kaut kas jāizdara. Kas māk šokolādi taisīt? Es nemāku. Bet es zinu, to, lai saražotu 1 kilogramu šokolādes, ir vajadzīgi 32,000 litri ūdens. 32 tonnas ūdens, lai saražotu 1 kilogramu šokolādes. Cik ir 32 tonnas? Tā degvielas cisterna, kas vizinās pa pilsētu, tik daudz ūdens uz 1 šokolādes uz 1 kilogramu, jeb 10 šokolādes tāfelītēm. Visur vajag ūdeni, visādos veidos. Un dzeramais ūdens, tai skaitā, ir super svarīgs, par ko mums kaut kas būtu jāzina, kad mēs pieņemam lēmumu, kādu ūdeni mēs lietojam un kas viņā iekšā slēpjās, un vai ir vērts par to samaksāt. Ko mēs faktiski zinām un ko mēs nezinām, ko mēs lasām, kāda ir mūsu informācijas avoti. Tas ir ļoti interesanti, vai ne? Un kam mēs ticam? Došu vārdu saviem kolēģiem uzklausīt pāris lieliskus piedāvājumus par to, kam varbūt ticēt un kam varbūt nē. Mārtiņš paņem stafeti no manis, es ceru. Jā, es saprotu, ka mums ir 2 tādi biznesa haizivs eksperti. Viņi man mēģinās iepārļot dažādus ūdeņus, jo tie ir, Sandi, varbūt tu vari vēl mazliet ieskicēt, tie ir, es saprotu, īsti stāsti, bet vārdi ir mainīti. Sandi saka jā. Jā. Jā, tātad īsti stāsti, bet vārdi ir mainīti. Un man būs 2 kartītes, ja? Mēs mēģināsim saprast. Tātad, esat redzējuši Shark Tank ir tāds raidījums? Ja? Es redzu, cilvēku māja ar galvām. Tātad, tūlīt patās mēģināsim. Ko es varētu paņemt? Kāds man var šo te varbūt Paldies tev, Sandi, liels. Tātad, man būs sarkans un zaļš. Jūs esat izdomājuši biznesa pitchus šajā brīdī. Jā, jums mikrofons strādā. Tā, un, mums vienkārši apnika stāstīja par U vitamīnu, un mēs sapratām, ka
Latvija ir tik bagāta zeme ar ūdeni, ka mums tas vienkārši jāizmanto. Labi, tātad vislabākie mārketinga triki iespējams no realitātes ņemti, vārdi ir mainīti, bet tur ir pastāv īstenībā apakšā. Nu tad es domāju aiziet tā. Sāksim. Jā, žēl, Mārtiņ, ka tev nav krēsls, jo es domāju no šīs idejas. Es varu apsēst? Jā, tev jāpiesēž. Tad, ka es esmu skaists un Valtu arī. Tad, jā, te mums pārslaidēs. Laba pārliecība jau sākumā, jā. Mārtiņ, un visi klātesošie, vai jums kādreiz ir licies, ka krāna ūdens garšu buķeti ir pārāk piesātināti? Ļoti labi, klusēšana, piekrišana. Gluži manas domas. Man personīgi ir apnicis, ka padzeroties ūdeni no krāna, es tāpat kaut ko sagaršoju. Un tieši tādēļ es piedāvāju detoks ūdeni. Jo tukšums nekad nav bijis atspirdzinošāks. Šis premium klases ūdens, kas ir iegūts vietējā ūdens, kas ir iegūts no visdziļākajiem dziļumiem. Tas ir bagātināts ar skābekli un izfiltrēts caur vairākām kārtām augstākās klases kvarca smilšu. Ir labākais produkts tirgu. Mārtiņ? Tā, ļoti pārliecinoši. Man patīk tavs entuziasms, dziļākais ūdens. Bet tomēr, laikam, detoks nebūs priekš manis. Es teikšu sarkanais. Iesim tālāk, sorry. Es gribu zināt, ko Valts teiks tūlīt. Varbūt tev ir labāks ūdens, ko man iepārdot šajā brīdī. Lūdzu. Protams, mums nākamais ūdens ir... Nākamais ūdens ir dievietes lāse. Ja nederēja varbūt detoks ūdens, būs dievietes lāse. Tātad, Mārtiņ, vai katru gadu prāto, ko uzdāvināt savai dāmai sieviešu dienā? Protams. Varbūt šogad vēlējos uzdāvināt kādu fantastisku dāvanu, cik kā nesanāca, kaut kas nesagāja un tā tam līdzīgi. Šis ūdens var atrisināt ne tikai tavas problēmas, bet arī tavu dāmu apsveikt viņas īpašajā dienā. Ūdens pudlītis speciāli veidot mazākā iepakojumā, lai ērti varētu pārnēsāt un tā darētu kādā mazākā kabatā vai kādā elegantā somiņā, un vienmēr būt līdz šajā haotiskajā un steidzīgajā ritmā. Dāmas taču negribat staigāt apkārt ūdens pudelīti, kas iederētos kādā būlaukumā vai dodoties dabā atpūsties, bagažnieka ielikt pareizi. Tāpēc arī rekomendēju investēt un pirkt dievietes lāsi ūdeni. Bet, Valt, vai ir vīriešu dieviešu ūdens? Jo tā ir diskriminācija. Arī šis ūdens kungiem palīdzēs kļūt daļiem un šarmantiem, protams. Tā kā visos gadījumos. Nē, paldies. Es dzirdēju, oh my God, ka kāds teica. Oh my God. Varbūt zaļais man jāņem, bet nē. Izklausās vilinoši, bet nē, nebūs. Iesim tālāk. Valt, pagatavojies uz nākamo. Tiekamies pēc brīža. Tā, Gint, lūdzu. Mārtiņ, man ļoti žēl, ka mūsu attiecības, tas ir biznesa attiecības, viņas sākās on the wrong foot, tā teikt. Tāpēc man ir labāka ideja, es tā domāju. Vai tu esi aizdomājies, cik ētisks ir ūdens, kur tu ikdienā lieto? Nē, esi, un nemaz nesāc par to domāt. Jo es jau par to esmu padomājis. Un tieši tāpēc es tev piedāvāju vegāno ūdeni, kas ir 100% plant-based, 110% cruelty free un 200% bez dzīvnieku upuriem. Šis ūdens, viņš ir vienkārši fantastisks. Es pat nezinu, ko teikt. Kā tev? Es domāju, maniem vegāniem draugiem tas ļoti patiktu, manuprāt. Un es nevaru saprast, tas ir vegan, tur nav uīgan. Tas ir vegan. Uīgan! Jā. Bet pagaid, pirms tu izvēlies? Labi, es gribēju jau zināt. Jā, jo man ir... Nē, bet paturpini. Jo man ir ko teikt. Jā. Vienkārši mēs esam veikuši tirgus izpēti, un mēs esam ne tikai pirmais vegānais ūdens, bet šobrīd mēs izējam certifikāciju, lai mēs būtu arī pirmais bezglutēna, pirmais veģetārais, pirmais keto, pirmais halal ūdens. Un saproti, ja mēs kaut ko sarunājam, pēc mūsu aplēsēm
ko līdz mēs saņemsim šos certifikātus, mūsu ieņēmumi 10-kāršosies. 10, jā. Nu, būs daudz naudas. Ja tu nebūtu teicis to pēdējo teikumu, būtu zaļo cēlis, bet pēdējais visu nobrucināja, tur pārāk neticami izklausās sarkanais. Gint, visu labu. Tiekamies. Valt. Televīzijā tik labi maksā? Valt, lūdzu. Nē, vispār. Tā, ieviesīsim drusku maģiskās un burvestīgās pasaules principus šajās arī ūdenī, ko mēs lietojam. Tātad pilnmēnesis ūdens. Vai jums ir vai tev, Mārtiņ, ir apnikusi parastā slāpju veldzēšana ar vienkāršo lēto, apstrādāto bez enerģijas ūdeni? Nav tik traki vēl, es tā nedomāju par to, bet turpini. Jā, tā. Nu, tad, kamēr visi guļ, mēs reizi mēnesī fonā vilkiem gaudot pašaizliedzīgi strādājam, lai ievāktu pilnmēnesis ūdeni tieši šajās te ūdens pudelītēs. Un ir skaidrs, ka laboratorijā zinātnieki nevar novērtēt ietekmi pilnmēnesis savākto maģiju uz jūsu dzīves kvalitāti. Pilnmēnesī notiek brīnuma lietas, vai ne? Tātad pilnmēnesis ūdens ieviesīs drusku haosu, drusku tādu enerģiju un jaudu tavā dienas ritmā. Un mēs visi zinām, ka labākais laiks, kad kaut ko sākt, ir jaunais gads, pirmdiena, jauns mēnesis. Un tad drīz arī iznāks jaunais variants ūdenim, kas ir jauna mēnesis ūdens, liedot jums atspērienu, kad jūs vēlaties uzsākt kaut ko jaunu. Man liekas, ka šim vajadzēja pārliecināt. Tā nav sadarbība ar grupu. Pilns mēnesis, ne? Nē, jauns mēnesis. Jauns mēnesis. Nu, es ticu mēnesis tādai darbībai, tādos dabas procesos, bet laikam ne šajā gadījumā, Valt. Es ceru, ka tu neņems ļaunā. Tas nav nekas personisks, bet es ceļu sarkanu. Nu, nezinu. Nu, labi. Nezinu. Un labi, tev būs vēl viena iespēja. Gint, es jau kļūstu nepacietīgs, mazliet bēdīgs. Varat man kaut ko iepārdot, kaut ko jēdzīgu? Es teikšu, ka es kļūstu izmisis. Aha. Ja tu redzi, mums nav prēmijum kanva. Mums vajag tas parāda, tavu investīciju. Ka pagaidām neviens nepērk to jūsu ūdeni, lūdzu. Mums vajag tavu atbalstu. Labi, bet es domāju, ja šis tev nepārliecinās, tad es vienkārši padodos. Es veicu priekšizpēti, Mārtiņ. Es tev pastālkoju Facebookā. Jā, un es redzēju, ka tu esi sportiskā dzīvesveida piekritējis. Pareizi. Tu vari neteikt, jo es zinu. Un tu man piekritīsi, ka ūdens ir neatņemama, fiziski aktīva cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Pareizi? Pareizi. Ļoti labi. Bet tev nešķiet aizdomīgi, ka tu ieej veikalā vai pieeji pie krāna, kad nekur neparādās, cik tad tai ūdenī ir kalorijas. Tas ir jā vai ne? Tagad tu vari teikt. Tagad tu vari teikt? Jā. Nē. Ļoti slikti, jo man liekas, tā ir kaut kāda sazvērestība. Aha. Jo man personīgi pēdējā laikā, man liekas, ka krāna ūdens ir drusku par traknu palicis. Tāpēc mēs jau kopā ar Valtu esam izstrādājuši inovatīvu slāpju remdēšanas, atveldzēšanās produktu. 0 kaloriju ūdens. Wow. Jā. Es godīgi sakot, es pat nezinu, ko vairs teikt. 0, 0. Man ir jautājums. Vienas vienīgas nulles mūsu kontos, ja mēs to un pircējiem aciņos ar pēc tam būs nulles. Man ir jautājums. Nulles kontā, tas ir tā kā, kad man nav naudas kontā, jo es esmu iztērējis. Nē, nauda būs mums, bet nulles būs pircējiem. Labi, interesanti. Mums būs labās nulles. Mums būs labās nulles. Jā. Labi. Paldies, doma interesanta, kaut kur varētu nostrādāt, bet es esmu diezgan drošs, ka manā krāna ūdenī arī ir 0 kalorijas. Man ir tāda sajūta. Sajūta. Jā. Tā. Man arī ir sajūta. Gint, paldies tev. Tev laikam vairāk iespēja nebūs. Valts, lūdzu. Mums pēdējās 2 reizes ir palikušas, lai mums pārliecinātu tomēr. Būs vēl viena, ja? Tomēr. Nē, viss. Tad ir man fināla. Jā, fināla. Paskaties to haizi. Viņš ir uz izmisuma robežas. Es jūtos kā viņš. Jā.
Okay, tad man jautājums, vai tu joprojām dzer pārstrādātu caurulēs, pabijušu, ķīmiski apstrādātu ūdeni, kas atbilst kaut kādiem tur ministra kabineta noteikumiem, kas izdot ar sakarā ar pārtikas aprits likumu 4. pantu, nu, tas ir garlaicīgi, vai ne? Ārprāts. Tad jāpaprovē jēlūdens, nepieradināts savvaļas ūdens tieši no zemes avotiem ar dabas piegaršu un 1000 gadu sena lietus aromātu. Jo tas ūdens ir dzīvs. Un runājot vispār par mūsu imūnsistēmu, ar ko te mūsdienās ir jācīnās? Ar garlaicību. Tādēļ pamēģiniet jēlūdeni, izaiciniet savu imūnsistēmu, lai tas nākotnē kļūst kā labi nocietināts cietoksnis. Paldies, liels, bet laikam bez komentāriem. Tas raw man arī neizklausās labi. Ginta un Valti, paldies jums, aplauds viņiem, lai viņi priecīgāk mazliet ir šajā dienā. Es laikam nepirkšu nevienu no šiem. Mēs arī neskatīsimies tavus laika ziņas. Paldies. Un radio arī neklausīsimies. Es pieņemu. Un piekdienās, kas tev būtu domājis, arī neskatīsieties. Tas bija mazliet. Es nemaz neskatījos. Es ieplagoju. Sandi, lūdzu, pastāsti par šiem te mārketinga trikiem. Es saprotu, ka tādi ir arī bijuši vārdu studijā, ja neteiks vārdu studijā. Jā, es varu tikai puišiem pienest ūdeni, ja? Laikam. Paldies puišiem par pāris stāstiem, kuri gana veiksmīgi arī tiek īstenoti dzīvē. Un, diemžēl, netraucies atnāk šeit. Diemžēl vai par laimi arī cilvēki bieži vien tiek piemuļķoti faktiski dēļ viņu nezināšanas, dēļ viņu dažādiem dzīves uzskatiem, dēļ viņu kaut kādiem ūdens bada un kaut kādām aizdomām. Un, ko jūs domājat par lētiem produktiem?Štruntīgi, droši vien, ne? Iedomājieties, kad jūs aiziet pie cīsiņu stenda. Kurš pirks lētākos cīsiņus? Kaķim. Un sev otros vai trešos lētākos, ne? Jo pirmajā ir papīrs. Tos nevar. Vai arī iedomājies piekdienas vakars ar dāmu, romantisks kino. Tu aizies bodi, vīnu vajag. No kura plaukta? No kaķu plaukta to vīnu? Arī droši vien nelētāko, bet ko mēs faktiski zinām? Ko mēs zinām par šiem cīsiņiem un par šo vīnu? Droši vien nepārāk daudz, bet mēs lēmumu pieņem balsoties cenā. Un bieži vien arī tieši saistībā ar ūdeni mēs šos lēmumus pieņemam nevis balstoties faktos, saturā, bet cenā. Un Eiropas pētījumi ir pierādījuši to, ka vismaz 2/3 gadījumu pudelē ir identiskas kvalitātes ūdens kā krānā. Līdz ar to stiprs, spēcīgs pierādījums tam, ka mēs pērkam faktiski vienu un to pašu produktu, tikai jautājums par cenu. Vienam otram no pieminētiem ūdeņiem, kas ir balstīts reālajos faktos, reālā cena pat sniedzās $16 par litru, kas ir fantastisks biznesa modelis, vai ne? Un ko mums saka vēl Eiropas Savienības likumdošana? Arī tieši to pašu, ka krānā un pudelē, kas ir fasētais ūdens, faktiski ir vienas un tās pašas ūdens kvalitātes prasības ar mikroskopisku starpība pie mikroorganismu skaita noteikšanas. Faktiski vienas un tās pašas prasības, ja mēs skatāmies fasētu ūdeni, kas ir dzeramais ūdens, tad tas, ko mēs sagatavojam gan Rīgā, gan Liepājā, gan Ipiķos vai Talsos, ir tieši tādas pašas kvalitātes un satura ūdens kā fasējumā. Un to mēs varam uzskatīt par patiesību, jo tas ir gan Eiropas, gan nozares, gan zinātnieku apstiprināts fakts. Un ko par ūdeni mums saka mūsu mēle? Garšīgs vai negaršīgs? Vai ne? Kurš grib to ar garšu ūdeni? Kuram ūdens garšo pēc chlora? Kuram ūdens garšo pēc zels? Pēc kaļķa? Ūdens garšu faktiski nosaka tieši šīs ūdeni izšķīdušās vielas, kalcijs, magnijs, nātrijs, chlorīdi, dzels, un gaiss vai gāzes, kas ūdeni ir izšķīduši, un tad mēs pieņemam lēmumu par to, vai ūdens ir garšīgs vai nav garšīgs. Un kur ir visgaršīgākās kotletes? Pie vecmāmiņas, vai ne? Tur mēs ieguvām šo sajūtu, kā ir jāgaršo kotletei, kādai viņai jābūt sulīgai, tādai kapitālai kotletei.
Līdzīgi mēs arī ūdeni daram. Pirmo reizi padzeroties ūdeni vai regulāri lietojot ūdeni, mēs iegūstam priekšstatu par to, kā viņam ir jāgaršo, kas ir labs un kas ir slikts ūdens. Bet pabraukājot pa Latviju, šis ūdens saturs, šis ūdens sastāvs, šie minerāli tajā izšķirušie atšķirās, līdz ar to garšas var būtiski atšķirties, un jums būs viens lielisks izaicinājums pauzītē, patestēt savas garšas kārpiņas šeit pat Rīgas ūdens stendiņā, kur ir 3 dažādi, viņš nav stendiņš, ir bāriņš. Bāriņā tas labāk skan. Bāriņā padzerties 3 dažādas ūdeņus un saprast, kurš nāk no pazemes, kurš nāk no virzemes un kurš nāk kaut kur arī vēl dziļāk no pazemes varbūt, ja? Tā kā ūdens var ļoti būtiski atšķirties pēc garšas, bet tas absolūti neko neliecina par to, vai tas ir drošs vai nav droši. Protams, ja tas ir duļķains un tiešām garšo pēc riteņa ķēdes, tad ieslēdz savus veselo saprātu un, varbūt tagad nepadzeries un notecina mazliet ūdeni. Bet tas ir dzidrs, ja tas ir bez smaržas, bez krāsas, tad tas noteikti ir Latvijas apstākļos drošs un lietojams uzturā. Un ko mums saka mūsu mēli par cīsiņiem? Lētie no dārgiem atšķirās? Daudz. Lētie mēdz būt garšīgāki? Varbūt, var arī nebūt. Varbūt, ka lēmums bija pareizs, varbūt, ka nebija pareizs. Un ko mēs noteikti varam nezaudēt, pieņemot šo racionālo lēmumu Latvijas kontekstā, tad litra cena par krānu ūdeni, kas ir lielākoties tieši tāds pats, kā ir fasējumā, ir aptuveni 0,2 centi par fasējumu. Tas ir 100 pat vairāk reižu vairāk. Līdz ar to mēs varam gadā neiztērēt 200 līdz 300 eiro katrs kā persona dzeramā ūdens lietošanai vai pirkšanai fasējumā. Mēs varam pieņemt šo lēmumu, atteikties no šādas lietas un iztērēt šo naudu, piemēram, izglītībā, vai ne? Tā ir baigi gudrā lieta. Mācīties, RTU, ūdens sistēma, Geotehnikas institūts, rudenī uzņemšana. Jā. Tā kā šis gudrais lēmums noteikti mums dod iespēju Latvijas apstākļos ietaupīt. Ārzemēs, pasaulē, mēs noteikti esam tie laimīgie, kur mēs varam ietaupīt. Citviet ir daudz sarežģītāk, un ceļojot noteikti ir jāpievērš uzmanība, kur ir droši, kur nav droši, kur pudele ir vienīgais drošais veids, kā lietot ūdeni un izdzīvot. Un bieži vien ir jautājums, kam tad uzticēties? Ja? Vai nu šiem sausajiem, garlaicīgajiem, bet tikpat labi ar izklaidējošiem 2 jaunajiem inženieriem un zinātniekiem, kuri tad ir daļa no kvalitātes uzraudzības sistēmas un pētījumu veicēji ar dažādiem zinātniskiem rezultātiem pētījumiem, kas tad arī ir mūsu vitamīnu vēstneši un dalībnieki, kas cenšas skaidrot, stāstīt savus secinājumus un pētījumus. Vai tomēr mārketingam, saviem novērojumiem, hei, ūdens nav garšīgs, ūdens ir slikts, cīsiņš nav garšīgs, cīsiņš neveselīgs. Vai, tiem cilvēkiem, kas varbūt grib tev mazliet piečakarēt ar kaut kādiem saviem trikiem, saviem jokiem, ko viņi izspēlē, lai radītu tev pārdomas un radītu šaubas tevī un izmantot šo brīdi, lai pārdot kaut kādu sev vēlamu produktu. Tā kā varbūt vērts padomāt, kam tad ir svarīgi uzticēties, un diemžēl šo fenomenu mēs ļoti plaši izbaudījām Covid laikā, kad cilvēki neticēja zinātnei, neticēja medicīnai, bet ticēja mēnesi fāzēm, vegānu ūdenim, vēl dažādiem citām mistērijām, kad es pastāvēšu ar atvērtām krūtīm pret mēnesi un Covid no manis izies. Tādiem žēl tas nenotiek, un medicīna un zinātne tomēr ir tā, kas bija šīs visas kataklizmas risinājums. Un zinātnē ir viena ļoti laba un fantastiska īpašība. Viņai ir pilnīgi vienalga, tu te tici vai nē, bet viņai ir taisnība. Tā kā mammai. Viņai vienmēr ir taisnība, vai ne? Un zinātnē tieši tāpat. Un vai ir gudri nepirkt tikai tāpēc, ka ir lēti, un šis lēmums ir ne tikai uz ūdeni, bet tāpat uz cīsiņiem, uz vīnu, uz vispārējo, kur mēs ikdienā pieņemam šos lēmumus, vai mēs iedziļināmies tajā vai nē. Šodien ir tā diena, kad mēs iedziļināmies ūdenī, un es cenšos, un mēs cenšamies paskaidrot, kā tad ir racionāli un gudri pieņemt šo lēmumu saistībā ar ūdeni. Ar cīsiņiem varbūt arī nākošais aiziet apskatieties, kāda ir starpība starp dārgākajiem un lētākajiem. Vai tur kaut kas vispār ir, vai tā ir tikai cita nozīmīte. Un tā. Jā, man ir iespēja vēl savu ūdeni noreklamēt. Mārtiņ, man ir fantastisks biznesa projekts. Aiziet. Latvian Power Water. Es Jāņu rītā ar lielvārdas jostu staigāju par rasas pilnu pļavu un jostā uzsūcu šo rasu
un izgriež pudelē. Latvian Power Water. Ņemsi? Izcili. Kur ir man zaļā kartīte? Man ir arī eko versija. Aha. Kas tā ir? Es eju Kails. Kur ir man sarkanā kartīte? Tev nebūs jāskatās, tikai jānopērk. Paldies. Šie stāsti, šās leģendas var ļoti vienkārši izveidot, un faktiski atceramies, ka visbiežāk tajā pasējumā ir tieši tas pats ūdens, kas ir pieejams krānā. Protams, ja tas nav minerāla ūdens, ja tas nav gāzēts ūdens, par to mēs arī nepārmetam un neapgalvojam, ka tas ir kaut kas slikts. Arī Latvijas fasētais ūdens globālā mērogā ir ļoti labas kvalitātes un droši lietojams, bet Latvijas apstākļos mums ir šis īpašais, drošais, kvalitatīvais krāna ūdens tik viegli pieejams rokas stiepiena attālumā. Izturamies atbildīgi pret mūsu resursiem, pret šo dabas sniegto dāvanu, novērtējam, ka mēs esam mazāk jau nekā 2 miljoni cilvēkiem ir pasniegta šī fantastiskā dāvana no dabas, no mātes dabas, ka mēs varam nedomāt, nesatraukties par ūdens lietošanu, droši dzīvot šeit Latvijā. Un par laimi mums šī māte daba nav iedevusi tādas pilnīgi nevajadzīgas štruntus, tur zeltu, titānu, dimantus, naftu, tādu galīgas lietas, kuras mums nevajag. Vai mēs padzersimies no naftas? Nekad. No zelta mēs kaut kādus zobus tikai varam ielikt. Arī liela jēga nebūs, ja nebūs ūdens. Par laimi mums šo štruntu nav, mums augsne, zeme, visa zem kājām ir ļoti tīra, līdz ar to mūsu ūdens ir ļoti, ļoti tīrs. Un cilvēki daudz vietu pasaulē mūs apskauž, nevis tāpēc, ka mums nav zelts, vai tāpēc, ka mums nav zelta, par to viņi priecājās droši vien, bet apskauž par to, ka mums ir pieejams šis ūdens, un, kā es teicu sākumā, katrs vismaz otrais pasaules iedzīvotājs ar ļoti lielu skaudību noskatās uz katru mūsu ūdens malku, uz katru mūsu dzīves dienu. Tā kā novērtējam, cienam, izturamies atbildīgi un esam laimīgākie cilvēki. Mēs 56, kuriem mēs tur vakar bijām tajā ANO reitingā, ja? Bet mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē. Paldies un dzeram ūdeni no krāna.